Tā sveiciens te no tālās Tenerifes, kur vēl pāris dienas būšu, bet man jārēģē uz to, ka man Sande Stočir un kopā ar Kārli Streipa nosauc par kaut kādiem briesmīgiem kristietības un Donalda Trumpa pretiniekiem. Donalda Trumpa pretinieks noteikti es esmu. Šis cilvēks, kuras valsts pilsonis es esmu un kura, kā vēl šīs valsts pilsonim, ir pilnīgas tiesības viņu kritizēt, veda Ameriku fašisma virzienā. To apstiprina ne tikai es personīgi, kā ārzemēs dzīvojoši Amerikas un Latvijas pilsonis, bet arī pazīstami politiskie analītiķi un vēsturnieki, to starpā arī Timotijs Šnaiders, kas ir arī daudz pētījis par Austrum Eiropas jautājumiem un par tirānijas jautājumiem. Es neesmu pret kristietību, es pat it kā esmu formāli iesvētīts. Tas, pa ko es runāju, kristīgais nacionālisms, tā ir viena autoritāra, fundamentālistiska kristīga kustība ASV, kas vēlas ieviest principā jau tādu viduslaicisku iekārtu, patriarchātu. Visi valsts likumi ir jāvērtē pēc Bībeles un pēc fundamentālistiska Bībeles interpretācijām un tam līdzīgi. Tas, kā strādā citi kristieši, tas man netraucē. Es pats personīgi neesmu ticīgs un uzskatu, ka kristiešiem un citām reliģijām ir pilnas tiesības darboties gan Latvijā, gan citur. Tad mēs neesam... Kārlim ir jāatbild pašam par saviem uzskatiem, bet es zinu, ka viņš regulāri iet baznīcā un viņš pat piedalās tur kaut kādās baznīcas ceremonijās anglikāņu baznīcā. Bet tā ir viņa lieta, viņš pats izstāsta, ko viņš tur īsti dara. Bet es domāju, ka Mr. Stočs smagi maldās mūs te mēģināt apsūdzēt par kaut kādiem antikristīšiem un antitrampistiem. Antitrampists es noteikti esmu. Tā ir liela katastrofa, un mēs redzam, kā Trumps tagad iztirgo Ukrainu, un kā viņš arī tikpat mierīgi iztirgot arī Baltijas valstis, jo viņš principā arī ir komerciāli domājoši un tāda pilnīgi amorāli komerciāli domājoša persona. Narcisists un daudz kas cits. Par viņu ir sarakstītas daudz un dažādas grāmatas. Tās var izlasīt, nevienam nav liekts to darīt un apskatīties. Bet tas tāda īsta atbilde šeit no siltās un saulainās un saulrietošās Tenerifes.